nav jāpiekauj sava sieva, līdz tā jums pakļausies. Tas ir vidus. Tas nozīmē, jūs pati to darāt. Bībele māca, ka sievām ir pašām kaut kas jādara, neatkarīgi no viņu vīriem. Viņām pašām ir jāpakārtojas saviem vīriem. Bībelē teikts, sievas, tam nav nekāda sakara ar jūsu vīriem. Tas attiecas uz jums. Jums Dievs lika pakļauties, un jums tas pašām ir jādara. Neļaujiet, lai kāds cits liek jums būt pazemīgām. Pašas kļūstiet pazemīgas. Tā ir tāda pati koncepcija. Bībelē teikts, sievas, tas neatiecas uz jūsu vīru, tas attiecas uz jums. Jums lika pakļauties, un jums pašām lika to izdarīt. Tādēļ tad, kad jums negribas pakļauties, tas nav būtiski. Jums pašām tas ir jādara. Kuram no mums patīk būt pazemīgām? Mums nepatīk. Tas nav būtiski. Tādēļ pakļaušanās ir pavēle, un tas ir vidus. Tātad man pašai tas ir jādara. Kurš laulībā ir atbildīgs par to, ka notiek pakļaušanās? Vīrs vai sieva? Vai vīram pavēlēja liet savai sievai būt pakļāvīgai? Nē, vienmēr ir vidus. Sievas, jūsu pienākums ir pakļauties. Nākošais jautājums. Kā Bībele māca? Pie kādiem apstākļiem man ir jāpakļaujas? Ko Bībele saka par to, cik bieži man ir jāpakļaujas? Jūs nepazīstat cilvēku, ar kuru es apprecējos. Te ir uz Bībeli balstītas pakļāvīgas sievas 7 iezīmes. 7 tieši tiem pantiem, kurus mēs aplūkojām. Pirmā ir Pāvila vēstule Kolosiešiem, 3. nodaļas 18. pantā. Tajā teikts: sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem, kā tas pieklājas tā kunga draudzē. Pirmkārt, Bībelē nav teikts, ka jums būtu jāpakļaujas kādas citas sievietes vīram. Kastīte, kurā jūs esat ielikta, saucas jūsu vīrs. Tajā pašā mirklī, kad jūs stājāties laulībā, jūs uzņēmāties šo lomu. Jūs esat nozīmēta būt pakļāvīgai šīs mājas līderim, kas ir jūsu vīrs. Tātad pirmā, sievām nav jāpakļaujas visiem vīriešiem. Sievām ir jābūt pakļāvīgām sievas lomā, saviem vīriem. Jautājums nav par sievieti vai vīrieti, bet gan par cilvēku, ar kuru esat precējusies. Ja jūs uzzīmētu apli un teiktu, kā priekšā man kā sievietei un kā sievai ir jābūt atbildīgai un kam ir jāpakļaujas? Atbilde ir sekojoša. Jums ir jāpakļaujas savam vīram. Otrā iezīme – viņa ne tikai paklausas savam vīram, bet atkal aplūkojiet Pāvila vēstules Kolosiešiem 3. nodaļas 18. pantu. Kā tas pieklājas tā kunga draudzē. Grieķu vārds, kā tas pieklājas tā kunga draudzē, burtiski nozīmē, ka jūs nonākat tādā stadijā, ka esat gatava. Jūs pakārtojaties tam cilvēkam, un tas ir pareizi. Tā tas ir. Tā tam jābūt. Tas ir atbilstoši. Tas sadar kopā. Kā tas pieklājas tā kunga draudzē. Man ir jāpakļaujas savam vīram, un tā tas pieklājas. Tas ir piemēroti, tas ir pareizi, tas ir labi. Neatkarīgi no tā, ko sabiedrība saka par pakļaušanos, man kā cilvēkam, kurš pazīst Dievu un pazīst Kristu kā savu pestītāju, kā tas pieklājas tā kunga draudzē, ir pareizi pakļauties savam vīram. Trešā iezīme ir Pāvila vēstules Efeziešiem 5. nodaļas 22. pantā. Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem, kā tam kungam, jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva.
24. pants. Bet kā draudze ir paklausīga Kristum, tāpat arī sievas saviem vīriem visās lietās. Aina ir šāda. Sievai ir jābūt zem vīra, jāpakļaujas tam tieši tāpat, kā Kristus ir draudzes galva visās lietās. Tātad vīrs ir sievas galva visās lietās. Sievai ir jāpakļaujas vīram pilnīgā paklausībā, tāpat kā draudze visās lietās pakļaujas Kristum. Tā ir tā kunga griba. Tādēļ, tad, kad mēs domājam par to, kā pieiet jautājumam par manu pakļaušanos manam vīram, man tas ir jādara tāpat, kā to dara draudze attiecībā uz Kristu, dara ar prieku. Tas ir mans pienākums. 4. iezīme. Tā ir sarežģīta tikai tad, ja jūs nezināt, ko māca Bībele. 24. pantā teikts, bet kā draudze ir paklausīga Kristum, tāpat arī sievas saviem vīriem visās lietās. Dievs uzzīmē apli, vai ne? Dievs novelk apli ne tikai ap dažām lietām, kurām mēs varam piekrist vai nepiekrist, viņš apvelk pakļaušanās apli ap katru lietu. Viņš saka, sievas, es gribu, lai jūs pakļautos itin visā. Mums ar sievi ir kāds joks. Vairākus gadus atpakaļ es viņai teicu, mīļā, tu neesi visai pakļāvīga. Viņa gandrīz vai nokrita no krēsla. Viņa pajautāja, ko tu ar to gribi teikt, ka es neesmu pakļāvīga? Es teicu, jo mūsu domas gandrīz vienmēr sakrīt. Ja tā, tad tev nav jāpārbauda savu pakļaušanās. Pakļaušanos var pārbaudīt tikai tad, kad vīra un sievas domas nesakrīt. Ja tu ej šajā virzienā, un es arī gribu iet šajā virzienā, tad tev nav jācīnās ar pakļaušanos. Pārbaudas laiks ir tad, kad vīrs grib iet šajā virzienā, bet sieva tajā virzienā. Un kā ir tad, kad vīram nav taisnība? Pie tā mēs pēc brīža nonāksim. Bet šobrīd mēs sakām itin visā. Jūs būsiet noslēgusies šajā virzienā. Kas notiek tad, ja vīrs jums liek apzagt banku? Bībelē ir skaidri pateikts, ka to darot, jūs nedrīkstat pārkāpt Dieva likumus. Tātad runa ir par pakļaušanos visās lietās. Tiek apvilkts aplis apkārt visai dzīvei. Ir teikts, ka tad, kad jūs mēģināt noteikt, cik pakļāvīgi jūs kā sieva esat, tad atbilde ir visās lietās. Tādēļ tajā brīdī, kad es jūtu, ka negribu pakļauties savam vīram, ir tas brīdis, kad man ir iespēja paklausīt pavēlē pakļauties it visā, tāpat kā kungam. Nākošā ir 5. iezīme. Tā ir Pētera 1. vēstules 3. nodaļā. Daži no jums saka, jūs nepazīstat manu vīru. Ja jūs viņu pazītu, tad saprastu, ka traki būtu viņam pakļauties. Tas nozīmē, ka pakļaušanās balstās uz to, vai vīrs pieņem pareizu lēmumu un vai es viņam piekrītu. Kas notiek tad, kad jūs viņam nepiekrītat? Kas notiek tad, kad viņš pieļauj traģisku kļūdu un tas liks ciest jums un visai ģimenei, bet viņš vienalga grib to darīt? Kas notiek tad, ja viņš nerīkojas godīgi? Un kā ir tad, ja viņš ir īgņa? Kas notiek tad, ja viņš vairāk neiet uz baznīcu, ja viņš skatās futbolu un nedēļas nogalē piedzeras un pasaka jums kaut ko tādu, ko jūs negribat darīt? Vai varam būt negodīgi? Ko Bībele liek sievai darīt, ja viņa ir precējusies ar pilnīgi nepaklausīgu vīru? Ja vīrs nevada savu ģimeni pareizi, vai pat nonāk tik tālu, ka jūs pasakat, šis cilvēks nepaklausa Dievam, man nav jāpakļaujas cilvēkam, kurš neklausa Dievam, vai ne? Tas ir izņēmums no itin visā. Pēteris zina par izņēmumiem, un viņš par tiem runā Pētera 1. vēstulē 3. nodaļā.
Pēc manām domām, te viss ir ļoti skaidrs. 1. pantā teikts: tāpat sievas esiet paklausīgas saviem vīriem, lai, ja arī kādi neklausa vārdiem.